burvīgās peonijas. Tik smuka krāsa. Skatīties un priecāties par dabas skaistumu. Peoniju ziedi. Bet pēc lielajiem lietiem īrisi ir daudzi salguluši. Šie šokolādes ir ļoti, ļoti smaržīgi. Un šodien vasaras svētkos uz tāda jauka īrisu fona apskatīsim porcelānu. Tikko kā atnākusi Ausma ar 6 krūzītēm, apakštasēm un skaisto rokas gleznoto kanniņu. Nebija domāta, ka šī daļa Ausmas savāksies tik daudz. Bija no sākuma apakštases, tad viena jauka pārdevēja piedāvāja krūzītes un arī kafijkannu. Paskatieties, cik brīnišķīgi ir zariņi. Un kā tie zilie punktiņi atdzīvina šos zariņus. Senatnīgā Ausma. Un arī senatnīgais zīmogs porcelāna fajansa fabrika Rīga. Daļā kafijas servīze Aija 2 ar tādu dekolu ziedu, rokas gleznojums, pietrūkst arī šķīvīšu un piena trauku. Tāds skaistums arī ir nācis klāt. Zilais zīmogs, 2. šķira, Rīgas porcelāna fabrika. Šis dekols ir tāds retāks. Lūk, Aija 2. Mūsu rozes dārzā vēl nav sākušas ziedēt, bet traukos senatnīgās daļās rozes zied un priecē. Tādi 2 senatnīgie šķīvīši ir atnākuši kolekcijā. Lielajam šķīvim lūk tāds zīmogs, mazākajam tāds. Viens ir brīnišķīgi saglabājies, otrais ir tāds saglabājies jau ar senu pārklājumu. Terīne arī ir nākusi kolekcijā ar brīnišķīgu rokas gleznojumu, kas šeit ir attēlots. Katram pašam ir jāizdomā. Atcitumu nav, diemžēl krāsa jau ir kaut kur pazudusi. Senatnīgais zīmols, porcelāna fajansa fabrika Rīga. Brīnišķīga senatnīga terīne. Un jauki ir saglabājusies līdz 2025. gadam.
Un vēl maz drusciņ ar stellām. Brūnām, gaiši brūnām lapiņām stella. Zeltījums kanna, brūnā apakštase, kūku šķīvis, rokas gleznojums. Daļā un diezgan reta stella. Un nobeigumā vēl viena stella. Rokas gleznojums. Šī stella ir tikai daļa. Kā vienmēr projekti turpinās. Visiem vēlu, lai ir jaukas emocijas, lai ir jaukas domas, lai vasara dod stiprumu gan garīgi, gan fiziski.